Rucavas novads ir izveidots 2009. gadā, apvienojot Rucavas un Dunikas pagastus. Tas atrodas pašos Latvijas dienvidrietumos pie Baltijas jūras, starp diviem nozīmīgiem reģiona attīstības centriem – Liepāju un Klaipēdu. Novada iedzīvotāju skaits nepārsniedz 2000, bet tā platība ir lielāka par Rīgu. Rucavas novadā ir mazākais apdzīvojuma blīvums Latvijā. Lielāko novada teritoriju klāja meži, lauksaimniecības zemes un purvi. Šeit ir ievērojama dabas daudzveidība, bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums, raksturīgie tautas tērpi, cimdu raksti, gadsimtu tradīcijas un piekrastes zvejnieku ciemu etnogrāfiskā apbūve. Rucavas novada dome izstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas atspoguļo ilgtermiņa politiku laika posmā līdz 2038. gadam. Ilgtermiņa attīstības mērķis ir pievilcīga dzīves vide un plašas ienākumu gūšanas iespējas Rucavas novada iedzīvotājiem. Lai sasniegtu šos mērķus, Rucavas novada dome koncentrēs resursus uz sekojošām ilgtermiņa prioritātēm. Dabas resursu izmantošanu, radot visaugstāko pievienoto vērtību, piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošanu un radošiem risinājumiem pakalpojumu sniegšanā. Stratēģijā ir noteiktas prioritārās attīstāmās teritorijas – Rucavas centrs, Papes centrālā daļa, dabas parka Pape teritorija, Sventājas ieleja, kā arī Dunikas pagasta teritorija. Novada vizītkarte ir ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste un sakoptas lauku teritorijas. Iedzīvotāja pārticība balstās tradicionālajā lauksaimniecībā, augļkopībā, dabas resursu, piemēram, koksnes, derīgo izrakteņu, niedru, izmantošanā un pārstrādē ar augstu pievienoto vērtību, kā arī turisma, jo īpaši ekoturisma, dabas, veselības un kultūras turisma jomā. Dabai draudzīgs un ekonomiski attīstīts novads ir tas, kā sevi vēlas redzēt Rucavas novads 2038. gadā.